Nu, čau, mana mīļā mugursoma! Šoreiz es paņemšu tevi līdzi kaut kur uz Eiropas kalniem, un mēs tos skatīsim ne tikai braucot pa ceļiem, bet arī no upēm, un baudīsim ielejas, staigājot pa šaubīgiem, šūpojošiem tiltiņiem, un dažreiz arī sēžot pilskalnu virsotnēs. Uzmini, nu, kur mēs būsim? Čau, nu, ceļš var sākties, laikam. Gaidu draudzeni. Nevar sagaidīt. Nu, protams, ka nevaru sagaidīt, jo patiesībā bijām nolēmušas izbraukt jau 6:00 no rīta. Nu, tā lai mierīgi un bez steigas, jo mūsu pirmais uzdevums tikt līdz Liepājas ostai līdz 9:00, lai ar Stena-Line kuģi dotos uz Vāciju. Labi, padzirdīsim savus kumeļus ar nektāriņu un dosimies ceļā. Līdz Liepājai aptuveni 120 km braucami. Esi gatava? Ierakstam vēsturē ar visādiem piedzīvojumiem. Pastāstīs vēlāk. Es nokļuvuši beidzot uz kuģa. Tikko viens mocīts jau ir priekšā. Viens tā. Labi, mēģināsim iet iekārtoties. Sunīts arī dzīvo uz šī kuģa. Ieslēgts istabā. Izēju. Nu, iesim lejā. Nē, tur ir kaļītes. Nu tā, izeju beidzot atradām, bet kāpnes uz augšu ir aizvilktas ar striķīti. Esam nesaprašanā, kā lai tiek uz augšējo klāju. Nu tā, kā lai cilvēks tiek uz klāju? Bet, kad mūsu pūliņi beidzot vainagojas ar panākumiem, tad nonākam tik stipra vēja varā, ka tas aizpūš mūsu matus, aizpūš vārdus no mūsu mutēm, un ātri dodamies lejā, kamēr pašas neesam aizpūstas pa gaisu. Un te lūdzu iepazīstieties ar šīs prāmju līnijas galveno izklaidi – ēdienreizi. Te var sevi parādīt un uz citiem paskatīties. Pusdienas šeit maksā 20 eiro, un ēdienu izvēle ir gan plaša. Ļoti garšīgi. Tiešām kā mājās vispār. Tā mēs arī izdarījām, un tad jau klāt bija arī vakariņu laiks. Šeit viss ļoti garšīgs. Vakariņās bija krutāk nekā pusdienās. Tas bija saļanka. Man ir vesela kaudze ar salātiem un sirām, pīpers. Ļoti diētiski. Un kafija. Re, kur mēs peldam, bet ejam garām Zviedrijas krastam. Apskatījos kartē, tur otrā pusē ir sala. Nu, un šitas ir Zviedrijas krasts, un uz to pusi tur kaut kur ir Dānija. Arī kuģu satiksme. Šitai pusē ir saulīte. Otrā pusē izskatījās
Apmācies laiks. Un braucam tālāk. Wanna clear a bottle of Cabernet. Wanna stay home, not even drink. Wanna get out of my own head. Wanna lay down, overthink. I wanna cry every tear I got. Put on a dress, be a stranger's dream. Lock up this heart of mine, wanna wear it on my sleeve. I kinda wanna hate you, but I wanna love you too. I wanna hold you close and let you go. Find someone new. And I wish it wasn't, but my mind's made up in two. What's killing me the most is knowing two things can be true. Tā Noriku kuģītis jau lēnām tauvojās ostā. Te ir kaut kāds mašīnu piekabes stāv. Šeit konteineri. Mēs atnācām no turienes. Mēs iznācām šajienē. Šitā mēs izskatāmies. Spēļu automāti. Inga taisīs selfiju. Tātad ieraksts vēsturē, apstājāmies uzreiz aiz ostas, sariktēt mocīšu, pielikām kameru, pielika navigāciju, cerams, ka nekas nenokritīs. Nu, varam pārbaudīt saruniekārtas, tad ir jāieslēdz. Nu ko, uzriktēju ķiverei kameru, tests, vēl joprojām riktējāmies pie pieturas. Te ir autobus. Pietura saucās Travemünder Landstraße. Tātad esam šeit tepat pie ostas. Filmēju, spiegošanas kamera. Džekam patik. Šoferim patik, vajag smaidīja un māja roka mums. Es pamāju. Jā, nu viņš acīm redzot atpazina, jā. Ka patiešām motociklists. Nu, tālūk. Tā nu mēs te jau baudām Vācijas skaistumu, bet kādā no braukšanas epizodēm es atgriezīšos arī pie solījuma pastāstīt par piedzīvojumiem līdz Liepājas ostai. Labi, tātad 2 navigācijas ir saslēgts un mēs iebraucam Hanzas pilsētā Lībekā. Caur centram pašam visticamāk, ka nebrauksim. Tur mēs bijām arī pagājušā ceļojumā. Šajā ceļojumā mēs Lībekā neuzkavēsimies. Brauksim cauri uz mūsu pirmo viesnīcu Nordštemmenā, kas jau ir jau tuvu pie kalniem. Šajā viesnīcā mēs arī bijām pagājušajā reizē. Palika ļoti labi iespaidi. Un tāpēc dodamies turp. Atgriežoties pie starpgadījuma, kad bijām nobraukušas labu gabalu no Ventspils, viena no mums atcerējās, ka mājās atstāta moča tehniskā pase. Pēc tās tad bija lielā ātrumā jādodas pakaļ, kamēr otra turpināja ceļu, lai laikus reģistrētos uz prāmja. Bet punktiņš uz I ir tas, ka pārāk ātra braukšana ātri patērēja benzīnu. Tādēļ vēlreiz sirsnīgs paldies kungam, kurš kādā svētdienas rītā Liepājā pie apļa izlīdzēja motociklistei ar degvielas kanniņu. Nu tā tad šobrīd esam iebraukušas Lauenburgā un tūlīt pēc dažiem mirklīšiem šķērsosim Elbas upi. Tā, kur Ingu es redzu spogulī. Mēs vēl kaut kādu brītiņu brauksim garām. Viņai tas tilts ir tā kā pa kreiso pusi. Te. Tā. Nu, tagad gan kaut ko šķērsojam. Navigācija pēkšņi pagriez pa citu tiltu. Ļoti interesanti. Mēs te pārbraucam pāri tādai salai.
Visur ir zīmes 30. Nu tagad gan šķērsojam Elbas upi. Labajā pusē redzam vecpilsētu. Skaisti jau. Un šķērsojot Elbas upi, no Šlēsvigas Holšteinas iebraucam Lejas Saksijā. Nu, lūk, skaistās Vācijas mazpilsētas. Ik pēc dažiem kilometriem pilsētiņa vai ciematiņš. Viss skaists sakopts tādā senlaicīgā stilā. Ļoti skaisti. Nu jā, un lai šo skaistumu baudītu, mēs kā parasti izvairamies no bāņiem un braucam pa mazajiem reģionāliem ceļiem. Pēc kaut kāda pusotra kilometra būs jāgriežās. Nu ko? Mūsu skaistā vietiņa. Braucam tālāk. Braucam tālāk. Nu, te tāda dzīve uz ceļa ir. Kad pabrauc, es saku, ieraksts vēsturē. Te tāda dzīve ir uz ceļa. Tad pabrauc, apstājās. Mēs piebraucam. Arī Bariņš motociklisti piebrauc. Vīrs stāv. Viņa teica, derēja kafija aparāts. Tagad nevis kafijas aparāts, bet plītiņa. Varētu izvārīt. Nu, šitā. Iepazināmies ar ukraiņu puišiem. Сейчас подъеду. Tā, pakavējāmies stāvvietā, paēdām saldējumu ar puišiem, ukraiņiem. Nu, un tagad braucam tālāk. Nu jā, interesanti mums te gāja. Ieraudzījām, ka fūristiem ir prīmusiņš. Inga piegāja pajautāt, vai nevaram karsto ūdeni dabūt. Nu, protams, kāpēc gan ne? Dabūjām ne tikai ūdeni kafijai, bet arī saldējumu vēl. Un vēl arī dabūjām saldējumu līdzņemšanai. Nu, parunājāmies par dzīvi, par darbu un par politiku. Un jā, interesanti, ka jaunākais no puišiem nerunāja krievu valodā, jo viņš jau tajā paaudzē, kas ir pēc padomju laikiem izaugusi. Nu, tāpat kā pie mums.
Wanna throw away your vanity. Wanna wear it to sleep tonight. Wanna wipe our slate clean. Wanna pick this thing up right where we left off. Wanna block your number, take one last time, make it another. Wish I was one or the other. I kinda wanna hate you, but I wanna love you too. I wanna hold you close and let you go, find someone new. And I wish it wasn't, but my mind's made up in two. What's killing me the most is knowing two things can be true. If it's black, it's white. If it's wrong, it's right. Soon as I pick one, I switch sides. I kinda wanna hate you, but I wanna love you too. I wanna hold you close and let you go, find someone new. And I wish it wasn't, but my mind's made up in two. What's killing me the most is knowing two things can be true. Iebraucām pilsētiņā, kas saucās Altencelle, vecā Celles pilsēta. Nu, re, paskatīsimies lauku dzīvi. Visur braucam diezgan lēni. Navigācija rāda parasti vairāk, vai 100 var, vai 50. Zīmes rāda stipri mazāk. 30, 70, 80. Kā braucam un baudam. Ingi ir. Viss būvējās jauna šoseja. Tā kā kur arī pirmais uzbūvēts ir tilts. Tilti, uzbērumi. Bāns vēl nav. Tā, kur mums tagad iebraucām Cellē. Nu ko, tuvojamies mēs savai pirmajai naktsbītnei Landhaus Akācienhof Nordstemmenā, un paveras jau pirmie skati uz kalni. Šeit beidzās, nezinu, vai tā ir taisnība, es domāju, ka šeit beidzās Šlēsviga Holšteina, kas ir līdzeni un daudz zirgi, un sākās kalnainākā Vācijas daļa. Tāda plašuma un brīvības sajūta. Nu, tās ir pilnīgākās muļķības, ko es te sarunāju. Labi, ka neviens vācietis man nedzirdēja, jo Šlēsviga Holšteina beidzās jau pie Elbas, un nu jau labu brīdi mēs braucam pa Lejassaksiju. Un Vācijas kalnainā daļa, kas sākās, tā ir Hesene. Un pēc tam būsim arī Renzemē Falcā. Klāt esam. Tā, nu, patiesībā mēs jau bijām augšā, aprunājāmies ar saimnieku, izdrukājām kuģa biļetītes, Inga izģērbās. Un atcerējās, ka viņai nekas nav līdzi. Un atcerējās, ka soma ar krekliņiem ir lejā. Es tūlīt nākšu arī pēc mantām, kamēr nav pilns rokas parādīšu. Šitā ir mūsu viesnīca.
hotelis Landhaus Akācienhof, kas atrodas Akācijas ielā 7. Tā, mums ir istabiņa numur 13. Tūlīt parādīšu. Te ir reģistratūra. Šeit ir saimnieks, tikko mūs pieņēma Gorans. Mēs ejam augšā pa kāpnēm. Pa kāpnēm. Tā ir tumša. Un šeit mēs ejam pa koridoru. Es parādīšu, šeit mums iepriekšējā reizē bija 17. istabiņa, kad mēs bijām šeit pirmo reizi. Te jau ir saklāts. Un šoreiz mums iedeva istabiņu. Čau! Ar 2 atsevišķām gultām. Un mums ir istabiņa šāda. Skats pa logu, te ir kukaņtīkls. Skats ir uz ielu. Un brokastis iekļautas. Un kafija un tēja, cik vēlamies, bez maksas. 89 eiro. Tas viss mums bija. Mūsu viesnīca, kas saucās Landhaus, tas nozīmē lauku māja, neatrodās pašā Nordštemenā. Un tā kā mums vēl diezgan daudz laiks, mēs braucam cauri pilsētai. Un pilsētas otrā pusē, kalna galā, atrodās brīnišķīga viduslaiku pils, ko mēs gribētu šovakar vēl apskatīt. Tā tad priekšā redzam Marienburgas pili, kuru nedabūjām apskatīt pagājušā ceļojumā 2023. gadā. Un tad, kad es internetā skatījos, kādi darba laiki šai pilī, izrādījās, kad viņa būs vairākus gadus remontā, pat 27. vai 28. gadā tiks atvērta apmeklētājiem. Šodien arī braucam apskatīties. Vismaz no ārpuses. Pils atrodas kalna galā, ar tukšām bākām nebrauksim, vispirms uzpildīsimies. Tā, gandrīz pilns. Tas man ir 21. Tā uzpildījām pilnas bākas kaimiņu ciemata benzīna tankā un devāmies iekarot savus pirmās virsotnes un veikt savus pirmos serpentīnus. Dīvaini jau šķita, ierobežotās ceļmalas ar svītrainām lentām. Un daudzi riteņbraucēji ceļmalās. Un tad tadām! Piebrauktuve pie pils ir slēgta sakarā ar pasākumu. Tādēļ nekas cits neatliek, kā vien griezties riņķī un doties atpakaļ uz savu viesu namu un priecāties par savu istabiņu. Mums ir 2 atsevišķas gultas. Principā tas arī viss. Šoreiz, jā. Te mums ir labierīcības un mums ir rozā tolets papīrs. Mums ir ļoti maz gaisma. Maz gaismas mums ir. Bet pārējais viss mums ir skaisti. Šitā lūk. Paldies! Tur stāv mūsu mocīši. Mēs te izpētām telpas. Viss ir ļoti interesanti. Pirmajā stāvā ir brokas telpa un pasākuma telpa. Godīgi sakot, es nezinu, uz kur pusi ir jāiet tagad, lai tikt ārā. Te ir galds. Te ir barčiks.
šeit, jā. Jā, zāja. Taisa nekutīgi tēji. Jā. Neko nevajadzēja tēji? Kolķīšus, ne? Ne. Mēs iesim laukā. Te recepcīte neviens nav. Saimnieks pilnībā uzticās saviem klientiem. Ai, fantastiski.